Un tagad pavisam nopietni – Clarity Act, Genius Act un CBDC Act. Kas tas ir? 3 vārdos par tirgu, tad Bitcoin dominance turpina samazināties, altcoini kāpj pa 10, 20, 30 un vairāk procentiem. Ethereums bija sasniedzis turpat gandrīz 3700. Tāpatās pēc CoinGecko datiem kopējā tirgus kapitalizācija kriptovalūtai sasniedz pirmo reizi vēsturē 4 triljonus ASV dolāru. Vakardien Amerika apstiprina visus 3 likumprojektus, bet tagad visu pēc kārtas. Genius Act, jeb šis likumprojekts, regulē stablecoinus, un stablecoinu emitentiem, kā piemēram USDT un USDC, būs nepieciešama gan caurskatāmība, gan arī jābūt rezervēm, gan arī daudz citām lietām. Clarity Act tātad noteiks tos digitālos aktīvus, kuri būs kā vērtspapīri un kurus uzraudzīs SEC, un attiecīgi kuri būs kā prece, kurus tad uzraudzīs CFTC. Fed bija plānojis izlaist savu digitālo centrālās bankas valūtu, un šis CBDC nosaka to, ka bez tiešas kongresa atļaujas viņi to nedrīkst darīt.